Žēlastība un miers jums ir no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodien evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 25. nodaļā, no 1. līdz 13. pantam. Kristus stāsta līdzību. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretīm. Bet 5 no tām bija muļķis, un 5 bija gudras. Jo muļķis ņēma savus lukturus, bet eļļu tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja balss: redzi, līgavainis nāk, izejiet viņam pretim. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus, bet muļķis sacīja gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja: tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet ejiet labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: kungs, atdari mums. Bet viņš atbildēja un sacīja: patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sveicināts. Šodien ir mūžības svētdiena, kad apdomājam cilvēku dzīvi pasaulē un likteni mūžībā. Un mums dotajā laikā pasaulē ir svarīgi, kam mēs ticam, kādu ceļu ejam un kā dzīvojam. Jo svētie raksti māca, ka visi cilvēki debesu valstībā diemžēl netiks. Tādēļ nozīmīgs ir ik viens vārds, ko šajā sakarībā saka Kristus un viņa apustuļi. Lai nebūtu tā, ka mēs kā muļķi jaunavas reiz tiktu pārsteigti, nesagatavoti pie slēgtām kāzu nama durvīm. Pravietis Jesaja brīdina, tur būs taka un ceļš, to sauks par svēto ceļu. Nešķīstais neies pa to, tas ceļa gājējiem. Muļķis tur neklīdīs. Proti, ir ceļš, ko iet ticīgie, kurus Jesaja un Kristus nosauc par gudriem un svētīgiem. Šis ceļš beidzas debesīs. Neticīgie, kurus Jesaja sauc par muļķiem, gluži kā Kristus savā līdzībā sauc nelaimīgās 5 jaunavas, šo ceļu neiet, un tādēļ tie nekad netiks debesu svētībā. Jo nejauši tur neviens neiekļūs. Un pat labi izvadīšanas vārdi kapos tur nepalīdzēs. Un cilvēku sirsnīgām lūkšanām par tiem, kas miruši, spēka nav. Jo ik viena cilvēka ticības ceļām jāsākas šeit, dzīves laikā, vai arī debesis paliek aizslēgts. Vienīgi kristības ūdens, ko šodien redzējām pie mazā, un Kristus mācība uzliek uz šīs svētās takas pie Kristus mācības, un tur pie svēto rakstu vārdiem mums ne tikai reizēm ir jāieklīst, bet patstāvīgi tur jābūt un jāpaliek. Vienīgi tā mēs paliekam uz šīs takas un esam svētīgā ceļa gājēji, kas nokļūst debesīs kāzu namā pie Dieva. Tādēļ Kristus stāsta šo līdzību par 10 jaunavām, lai brīdinātu un lai visi saprastu, kā cilvēku liktenis mūžībā
ir atkarīgs no tā, kam esam ticējuši un kā dzīvojuši šajā dzīvē. Šodien mēs pieminam arī aizgājušo baznīcas gadu, jo mūžības svētdiena ir pēdējā svētdiena liturģiskajā baznīcas gadā, kad atceramies arī mūžībā aizgājušos mūsu mīļos un tos, kas dzīvojuši sen pirms mums un gājuši vai nu šauro, gudro jauno ceļu, vai minuši plašo, kā Kristus saka, muļķi lielu ceļu, kā Iesaja saka, muļķi lielu ceļu. Nākamā svētdien ar adventu laiku sāksies jauns baznīcas gads. Un mēs no jauna saņemsim adventu kungu atnācēju, kas nācis izmainīt mūsu likteni mūžībā. Jā, viņš, Kristus, ir šis līgavains, kas nācis apprecēt nabaga, paklīduši, grēkā kritušus cilvēkus, kas līgavainiem parādā neticam daudz. Tas ir grēka parāds, un tas ir ļoti liels. Tas arī smacē pasauli un sagandē cilvēku dzīvi, un to mēs redzam sev visapkārt. Tādēļ, ja Kristus mūsu tēlēni izsakoties nebildinātu un neapprecētu, mēs piedzīvotu garīgu bankrotu un draudīgais parāds neļautu mums ieiet Dieva svētītā mūžībā. Vienīgi mūsu līgavaini labais un svētais vārds un galvojums cilvēkiem atver debesis. Un tikai viņa dēļ mūs mīl un pieņem arī mūsu debesu Tēvs, jo Kristus ir samaksājis visus mūsu parādus, ka mūsu grēki mūs vairs nepazudina, un mēs, ticīgie grēcinieki, esam ar viņu savienoti, un gluži kā līgava nesam līgavaiņu vārdu, un mums pieder viss, kas ir viņa īpašums. Ar Kristus baznīcu kā līgavu un Kristu kā līgavaini ir līdzīgi, ka ja kāds princis būtu ņēmis par sievu nabaga meiteni no paklīdušas ģimenes, kuras reputācija arī nav no tām labākajām. Taču pēc laulībām, lai kā arī nebūtu, visiem viņi jācienī kā valdnieka sieva, tas arī nes augstu un cienījamu vārdu. Ai kā nabaga meitenēm gribētos apprecēt prinčus, miljonārus un aristokrātus. Taču uz to nevar cerēt netikumīgās un nevīžīgās, vienaldzīgās un slinkās. Un ja arī pasaulē kādai tāda laime uzsmaida, tad nepelnītajam līgavainim no šādas nabaga līgavas ir tiesības prasīt vismaz uzticību. Un gudrākās no tādām veiksminēcēm tad pieķeras savai laimei un tai uzticīgi seko. Bet muļķiem no necerētās laimes sareibst galva un tās aizmirst, no kurienes nākušas, un kļūst neuzticīgas un nodevīgas. Tādēļ Kristus stāsta līdzību par 10 līgavām un sevi kā līgavaini. Kristus mūs, necienīgs, grēcinieks, bez pūra un bez svētiem tikumiem ir izredzējis, iecerējis un aicinājis savā valstī. Tas ir nesamērīgs un nepelnīts pagodinājums, jo caur viņu mēs iegūstam augstāko un svētāko no visiem tituliem, saukties par kristiešiem, Dieva bērniem, svētā ceļa gājējiem, Kristus iecerētiem un izpirktiem Dieva valstības mantiniekiem. Šīs valstības nodibināšanā un uzturēšanā mums nopelnu nav. Mēs, Kristus baznīcu, savu augstāko līgavaini neesam ne meklējuši, ne atraduši. Viņš ir atradis mūs. Mēs viņu neesam arī pelnījuši. Tik nesamērojami augstāks. Viņš ir pār mums, bet viņš ir mīlējis cilvēkus un saucis mūs par saviem. Kaut mums nav ne titula, nekādas bagātības, kas būtu viņam iekārojami. Kaut mums Dieva acīs nav pat šķīstumu, un mums ir smagi grēku parādi. Viņš mūs ir izvēlējies par
savu garīgo sadarināto. Viņš pat ir nolicis savu dzīvību, lai savu līgavu izpirkt no verdzības, grēkam un pakļautības nāvē. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, kā mēs ticam un kā dzīvojam pēc viņa bildinājuma, kad pieķeramies mūsu necerētajai veiksmei un laimē un esam savam kungam uzticīgi un pateicīgi. Un pirms iesākam jauno baznīcas gadu, apdomāsim, kā esam pavadījuši veco. Pirms no jauna sagaidām adventa kungu, padomāsim par to, kas būtu, ja viņš uz kāzām pasaulē būtu nācis pirms kādiem mēnešiem vai gadiem, vakar vai šodien. No dzīves pagājušā baznīcas gada laikā arī kādiem no jums tika aizsaukt radinieki, draugi, darba biedri, paziņas. Un pasaulē jau ikdienu ziņo par varmācīgā nāvē aizrautiem kara un terora upuriem, kā arī dabas katastrofās un nelaimes gadījumos bojā gājušiem tūkstošiem. Un arī uz šiem upuriem, un arī uz slepkavām un nelaimju vaininiekiem un visu pasauli attiecas visi Kristus apsolījumi un brīdinājumi, soda un atraidījumu vārdi. Tie attiecas uz sērojošiem tuviniekiem un uz ikvienu, kas izmisumā un žēlumā par mirušajiem un bojā gājušajiem, kam sāp sirds un līst asars par viņiem. Tie attiecas uz ikvienu, kas izbijies pats par savu likteni, un arī uz tiem, kas vienaldzīgi un kas nebīstas nemaz. Pasaule turpina un turpinās iet savu nožēlojumu grēcīgo gaitu. Un šodienas nelaimes rīt jau būs aizmirstas, lai parīt sastaptu jaunu grēku sekas. Alkatīgie grābs un augstprātīgie nicinās tos, kurus jau aizstāvēt nevar, un novērsīsies no tiem, kurus piemeklējas nelaime. Šodien briesmu pilnajā un draudīgajā pasaulē atkrišanas, melu un bezdievīgu zaimu troksnī daudz tomēr izdzird Kristus vārdus. Gan baznīcās, gan reizēm pat radio, televīzijā un internetā. Un šie vārdi, cik tālu tie ir Kristus vārdi, ir dievišķā līgavēņa bildinājums cilvēkiem un tautām. Lai Dievs dod, ka daudz to paturēt savās sirdīs un seko. Aizgājušie jau ir aiz šīs pasaules dzīves aicinājums sliekšņa un lūkšanas no mūsu mutēm un sirdīm tos vairs neskar, jo viņi jau ir sastapuši Kristu, tiem līgavēns jau ir atnācis kāzu namā. Jēzus līdzībā 10 jaunavu kāzu gaidīšana iezīmē visu laikmetu cilvēku mūžu no dzimšanas līdz nāvei. Jo, kad cilvēks mirst, tad līgavēņa gaidīšana beidzas. Un cilvēks ieiet kāzu namā un atrod durvis vai nu atslēgtas vai aizslēgtas. Nāves brīdī mūsu ticības lampas vairs netiek ne piepildītas, ne iztukšotas. Cik ticības ir, tik iet. Padomāsim, kā tad var gadīties, ka kādiem lampas tukšas, kā citi kāzas nokavējuši, un ka līgavēns cieti noraida tos, kas tumsā klauvējas gar durvīm. Tas var gadīties, ja līgavēni negaida, dzīvo kā pagadās un Kristus vēst un debesu valstību atstāja pēdējā vietā. Aiz naudas pelnīšanas, mākslas baudīšanas, miesas kopšanas, izpriec un baudu gūšanas, pēdējā vietā aiz pasaulīgās sadzīves lietām, gan lielām, gan arī galīgiem sīkumiem. Tā var gadīties, ja novērš no Kristus mācības, ja pamet viņa aicinājumu un dārgo izpirkumu maksu neievērot. Attiecas pret Kristus pestīšanas vēsti it kā pret kādu krāmu dzīves bagāžas daudzo lietu vidū. Grēks, baznīca, Kristus pestīšana.
mirušā augšām celšanās un tiesa, to daudz atstāja uz laiku un brīdi, kad nebūs nekas cits, ko darīt. Taču šāds brīdis nepienāk, jo pasaule rūpējas, lai mums no viņas reizēm atpūtas nebūtu ne brīdi un ne mirkli. Tas ir muļķu ceļš, no kā brīdina pravietis Jesaja, ka muļķu ceļa gājēji iet pretējā virzienā, prom no svētā ticības un mūžīgās dzīvības ceļa. Un kad cilvēks noveco, kas zina, vai vairs būs iespējams Kristus balsi sadzirdēt un piepildīt savas ticības lampas ar eļļu. Muļķu ceļš, lai arī pasaulē var būt, bieži tiek godāts par gudro ceļu, beidzas tā kā muļķa jaunavām Kristus līdzībā. Kad cilvēks kļūst vecs un slims, vājredzīgs un vājdzirdīgs, kad sāp locītavs un streiko sirds, kad galva vairs nav skaidra un trūkst uzmanības klausīties, kas zina, vai tad vēl varēs kopt un pildīt tukšos un pieputējušos ticības lukturus. Smagi ir sastapt vecus, neticīgus cilvēkus bez ticības un bez cerības. Un kad kādreiz kāds tomēr vaicās, lai ticīgais aizdod daļu savas ticības un uzticības kādam citam, un kaut vai istabas kaktiņu Dieva valstībā, vai tas maz būs iespējams. Reizēm kāda vaicā, vai un kā varētu iemācīties ticēt. Var noprast tomēr, ka Kristus novēlētais ceļš vaicātājiem īsti nepatīk. Dzīvošana Kristus vārdā tiem nav pa prātam, bet tiem interesē, vai nevarētu vēl ko iegūt klāt pie tām labajām lietām, kas tiem jau ir šeit. Un pat ja mēs to vēlētos dot, ticību tomēr nespētu, jo ticības lukturs un eļļa katram cilvēkam ir savs. To nevar ne iemainīt, ne nopirkt, ne atņemt, ne nozagt. Pēc kādiem tik dārgumiem, kādām tik prasmēm un lietām cilvēki neilgojas. Taču ir sāpīgi apzināties, ka kristīgas ticības vērtību daudzi ieraudzīs vienīgi tad, kad tā tiem vairs nebūs pieejama. Bet vai Kristus bildinājums ir apslēpts un nav sadzirdams, vai viņa mīlestība būtu jāmeklē un jācenšas tā, kā cilvēki cenšas dzenas pēc pasaulīgām mantām un vērtībām? Nē, tas ir pieejams ikvienam. Pēc tās nav jācenšas, tas nav pat jāmeklē. Jo Kristus sauc un aicina, viņa vārdā tiek sludināta visa grēka piedošana caur kristību. Un svēto vakarēdienu viņš mūs ir padarījis par sev piederīgiem. Viņš mūs arī atjauno, stiprina un uztur un visādi rūpējas, gluži kā vīgoēns rūpējas par savu mīļo vīgalu. Tomēr cilvēka attieksme ir dažāda. Daudzi ir kā neusticīgi līga un augst pēc piedzīvojumiem, aizvien nododam savu kungu. Tādēļ ir svarīgi, kam mēs ticam, un kā mēs dzīvojam un uz kāda vai kura no ceļiem esam nostājušies. Vai cienām un novērtējam Kristus aicinājumu un bildinājumu, vai arī dzīvojam nodevīgi pret Dievu vārdu un arī nodevīgi pret savu tuvāko. Mēs zinām un turamies pie 10 baušļiem, vai dzīvojam grēkos, vai augstam pēc grēku piedošanas un Kristus evaņģēlī, vai arī vadām dzīvi tā, ka aizvien paturam prātā un sirdī savu līgavēnu un viņu valstību, vai arī tā kā 5 muļķu jaunos, skrienam pa muļķu ceļu, pakaļ niekiem un māņiem un nododam savu kungu. Bet Dievs ir nevien mīlestības un piedošanas Dievs. Viņš ir arī, kā Mūzes raksta, dedzīgs un greizsirdīgs Dievs. Tas nepieļauj, ka viņu svētums, gods un viņa augstais vārds tiek nodots un ka laulība ar viņu tiek pārkāpta. Mēs nezinām ne dienu, ne stundu, kad mūsu kungs nāks pie mums. Mēs nezinām, kad mūsu dzīvība tiks atprasīta. Bet mēs zinām, ka tad, kad tas notiks, mūsu vērtību mērs būs pavisam citāds.
nekā tas, ar ko mērīja pasaulē. Jo cik kaili piedzimstam, tik kaili mēs nostāsimies Dieva tiesas priekšā. Ne ordeņi, ne augsti amati, godu, titulu un naudu te nelīdzēs. Tad vienīgi uzticība Kristum tiks atalgota ar debesīm un mūžīgu dzīvošanu. Tāda ir gudro jaunā gudrība. Jo mums nav nekā cita, ko savam līgumēnam dāvināt. Vienīgi uzticība, ticība un uzticība. Un viņa mācība nav grūti saprotama, kā pravietis Jesē raksta. Viņa tautas ceļš ir drošs ceļš, pat nepraši tajā nevar apmaldīties. Tādēļ ne atziņas dziļumi, bet gan uzticīga kristīga mīlestība un prieks par Kristus grēku glābšanu ir mūsu gudrais ceļvedis. Un patiesa ticības gudrība uzrāda arī tas, ka kristīgā ticība ir ne tikai vārdos, bet arī, ka mēs dzīvojam kā kristieši. Tā izvērtēsim pagājušo 2025. Kunga Kristus žēlastības un pacietības baznīcas gadu. Daudz viņš mums šajā gadā ir sargājis, iedevis un dāvinājis. Viņa gara gaisma ir izlieta par mums bagātību. Viņa līgavaiņu solījumi ir nesatricināmi. Un mums aizvien jāmācās Kristus mīlestību novērtēt un ilgoties pēc viņa valstības. Lai nāk tava valstība, un viņa nāk pie mums ikdienu. Šeit, Kristus vārdos, svētajā kristībā un vakarēdienā, bet kādā dienā tā nāks redzamā veidā visā Dievu varenībā un godībā. Tādēļ mums jālūdz un jārīkojas tā, lai tā ne pie mums, ne pie mūsu tuvākajiem šī diena nenāk kā slazda valks un kā zaglis, bet gan kā aizvien gaidīts un mīļš viesis. Gluži kā mīļotais līgavains Kristus līdzībā nāca pie 5 gudrajām jaunavām. Āmen.